Septembra sākumā pašā Rīgas sirdī Vecrīgā notika pirmais starptautiskais alus festivāls. Festivāla iniciatori un organizatori ir jaundibinātā Alus muzeja vadība. Sāksim ar to, ka tā ir biedrība Latvijas Alus muzejs, kur ir savākušies alus kolekcionāri, alderi, vecie alderi, un mēs esam nolikuši sev pa mērķi maksimāli ātrā tempā, strādājot atvērt līdziniekiem, viesiem alus muzeju. Muzejs jau nav tikai ekspozīcija. Ja, lai varētu atvērt ekspozīciju, ir sūri vēsturniekiem jāstrādā, lai to visu savāktu. Un tā mēs gadu jau strādājam. Latvijā jau alus rūpniecība ir saistīta ar seniem laikiem. Ja mēs palasām kroniku, tad jau tur lasām no 12. gadsimtenī latvieši zināja alu. Toreiz bija medalus izplatīts. Zināja pat apiņas, bet vai viņa pielietošana notika tieši tajā 12. gadsimtā, mēs nezinām. Alu attīstīja vēlāk ziedolaikos. Katrā lauka mājā sievietēm bija uzdevums darīt alu. Un vidzemē pastāvēja pat alus namiņš. Ja alus ierīkošana tāda vieta, kur darīja alu. Alus rūpniecība ir arī piesaistīta ar to, ka saimnieciskās darbības sfērā pakalpojušās nozares ir saistītas ar šo. Alus rūpniecība dod darbu ne tikai savai nozarei, bet arī tām saimnieciskām nozarēm, kas pavada šo nozari. Festivāla ietvaros varēja apskatīt lielu unikālu alus etiķešu kolekciju. Es pats sāku kolekcionēt 75. gadā jau, un tā arī turpina līdz šai dienai pagaidām. Krāju 15 valstis, tas ir visu bijušo savienību, kopumā kāds 65 000. Kāds ir varbūt izstādes pats senākais eksponāts un kā jūs viņu ieguvāt? Ieguvu noteikti kaut kādā maiņas ceļā. To ir grūti atrast, tas bija diezgan sen, vai nopirku, vai apmainījos ar kādu, grūti pateikt. Vecākās tepat audara etiķetes izliks ir pa gadiem, tā grūtāk ir spriest, kurā gadā, bet varētu būt no kāda 1800. beigas, kaut kur tā varētu būt kādas vecākās audara valsts etiķetes. Liels paldies man kundzei, kas man arī palīdz to visu darīt, kas saka. Festivālā vienu vietu tikās alus baudītāji, cienītāji un alus ražotāji. Pie jums joprojām strādā vecākais alus darītājs. Jā, šogad Mauskas alum 30-gadīgais jubilejs, un mūsu rūpnīcā vēl strādā Kārlis Zolitis. Šodien mēs nosvinējam viņa 80-gadīgo jubileju un 60 gadi viņš nodarbojas ar alus ražotnē. Viņš ļoti aktīvi piedalījies visus jautājumus, kāds notiek rūpnīcā, mūsu alus darītājā. Viņš ir apbalvots no Alus muzeja kā vecākais alus meistars Latvijā. Šogad sākam ražot jaunu produkciju, Mauskas vasu, ļoti garšīgu produktu, ļoti veselīgu un ļoti patīk mūsu patērētājiem. Mēs plānojam no pagājušā gada taisīt alus svētki vēl Bauskā. Mūsu tā būs ne tikai Bauskas alus svētki, bet Bauskas alus darītāju savienības svētki. Mēs uzaicināsim visus alus darītājus. Rallim gājas ļoti labi šovasar. Pagājušajā gadā bija pirmais gads, kad mums bija patiešām labi panākumi, un šogad mēs esam vēl pārsnieguši pagājušā gada rezultātus. Mums ir jauns alus, vasaras alus, tas ir vieglais alus, nefiltrēts, arī šīs pudelēs. Un doma ir tāda, ka nākošais gads mūsu alus darītājai 10 gadu jubileja, tātad noteikti būs jāparāda kaut kas jauns. Mūsu alus ir Krodziņā brālis, kas atrodas Tērbatas un Tāliņas ielas stūrī. Tas ir sporta bārs, kur ļoti daudz hokeja līdzjutējiet skatīties hokeju vai basketbolu līdzjutējiet skatīties basketbolu. Tur ir mūsu alus, kas ir viens no populārākajiem mūsu alus bāriem. Man ļoti patīk tas, ka Latvijas Alus muzejs ir izdomājis organizēt šo pasākumu. Tas ir ļoti liels solis uz priekšu, ka mēs varētu patiešām panākt kaut kādus lielus īstus alus svētkus, kur alus baudītāji varētu patiešām nobaudīt visas Latvijas alus šķirnes. Sākums noteikti nebūs viegls, bet es domāju, ja viņi varēs turpināt arī nākošais gadu un turpmākos gadus, mēs varētu panākt, ka šis festivāls būtu populārs un ļoti iemīļots tautā. Arī šī vasara pēc mūsu realizācijas apjomiem bija karsta, neskatoties to, ka šī vasara bija nedaudz vēsāka. Ja? Bet, jebkurā gadījumā tas pieprasījums ir ļoti daudz un priecē, kā jau es vienreiz minēju, vienā rakstiņā, ja cilvēkiem mūsu alus garšo, tad tiešām prieks brūvēt, ka darbi sokās, beidzot arī
Mēs atradām tādu zelta vidusceļu un satikāmies visi alus darītāji šeit, Rīgā, pilsētas sirdī, Vecrīgā, kur esam visi vienkopus sapulcējušies un parādam sevi, ka mēs esam, ka mēs ražojam un dzeram ne tikai paši, dzer arī mūsu alu, arī ārzemju viesi. Organizatoriem, protams, tas nav viegli, sevišķi laikam mūsdienās sapulcēt visus, tam ir visam nepieciešams laiks. Mēs nenolieksim arī resursi. Jābūt ir stiprai organizatoru spējām. Ja. Protams, šī pirmā reize pēc ilgiem gadiem, manuprāt, nav slikta, tīri veiksmīga. Cilvēki daudz, saulīte spīd, alus glāzēs līst. Es novēlu viņam veiksmi. Alus darīšana un dzeršana arī šodien ir latviešu tradicionālas kultūras spilgta un dzīvīga lapuse, aktīvs identitātes izpausmes veids.